Manuprāt, uzņēmuma stratēģiskā vadība, vai tā ir padoma, vai valdība, vai visi kopā, viņi toreiz izdarīja ļoti nopietnu kļūdu. Respektīvi tad, kad 20. gadā tika saņemts šis te atbalsts, viņi pieņēma plānu turpināt ļoti agresīvi iepirkt lidmašīnas. Tad mums šobrīd ir daudz vairāk nekā viņas bijis. Tad naudas tev nav, kapitāls ir noēsts, tev ir lielas problēmas. Un tev pēc 5 gadiem šī nauda ir jāatgriež, bet tu pasaki, es tagad pirkšu lidmašīnas un tam līdzīgi. Un es nojautu, ka notiks tieši tas, kas notika, ka šī situācija, ka faktiski kompānijai šobrīd ir tuvu maksāt nespējas situācija. Bet, Vitold, tad sašķirojam, kur ir šepmaņi un kur nav? Tātad, kur no iepriekšējām valdībām, padomes, valdes un esošā valdība? Kas ir, kas nav? Piemēram, plānu Destination 2025, kas faktiski ielika pēdējo naglu šajā te zārkā, kur mēs esam šobrīd, par to, ka līdz 25. gadam jāiepērk tik un tik lidmašīnas, zinot, ka naudas nav, ka situācija ir ļoti bēdīga. Tur es domāju, mēs varam atrast konkrētus cilvēkus un paprasīt viņiem, viens no viņiem ir šeit klāt, 2 faktiski. Ja, kāpēc šis te plāns tāds tika izvirzīts? Jūs sakat, ka mums būtu mazāki zaudējumi un līdz ar to caurums būtu mazāks. Es uzskatu, ka kompānija nebūtu faktiskās maksāt nespējas priekšā šobrīd, ja neatnāk strateģiskais investors, tad mēs ar to saskarsimies. Tad, ja valsts pārstāvi, valdība, padome, satiksmes ministrija būtu piebremzējusi ļoti agresīvos lidmašīnu pirkšanas plānus, es tiešām tā uzskatu, jo tas faktiski paredzēja, ka mēs tērēsim naudas, kuras mums nav, un viņi beigsies. Vai tas nebūtu novedis pie tā paša, kur mēs šobrīd atrodamies? Nē, es domāju, ka šobrīd mēs būtu situācijā, kad iespējams mēs varētu turpināt darbību un atgūt šos 340 miljonus vai nedaudz un nemazinot līdz 25% plus 1 akcija valsts daļa. Tās ir 2 dažādas lietas. Es labprāt iesaistīšos, jo tas, ko es šeit dzirdēju, tā ir kaut kāda ezotērika, nevis pa finansēm, kurš tur kam tur pie. Labi, Ošlekungs, pieliekat klāt alternatīvu viedokli, kas ir noticis vai kas nav noticis un cik tālu mums pienāk to zināt vai nepienāk to zināt. Es domāju, ka jūs, kungi, nepareizi skatāties uz Air Baltica finansēm un situāciju, kāda viņa ir tagad. Ir pilnībā skaidrs, ja mēs paskatāmies uz situāciju kopumā, ka iepriekšējos gados ir pieļauts kļūdas. Ja kļūda nebūtu bijis, mēs nebūtu tur, kur mēs esam tagad. Kas bija kļūda? Vitold definē kļūdu, kad bija tas lidmašīnu pirkšanas plāns kļūda. Man patīk lidmašīnu pirkšanas plāns. Es uzskatu, ka Air Baltica vienkārši operē ar pārāk zemu peļņas maržu un vadība neveltīja pietiekamu uzmanību tam, lai palielinātu bruto peļņas maržu. Es uzskatu, ka tā bija centrālā un galvenā Air Baltica kļūda, par kuru mēs šobrīd šeit nerunājam. Bet ja mēs skatāmies uz iepriekšējiem gadiem, kas bija veiksmīgā lieta, un es nezinu, vai tā bija gudrība vai vienkārši veiksme, bet bija tā, ka Air Baltica nopirka šīs te Airbus A220 lidmašīnas, tā bija veiksme. Kāpēc? Tāpēc, ka šīs lidmašīnas izrādījās ļoti ekonomiskas un līdz ar to zemāk pašizmaksas. Papildus Air Baltica paveicās ar to, ka Boeing 737 modelim ir tehnisks grūtības, viņi nespēja saražot. Tātad Air Baltica ir tirgū, kurā trūkst lidmašīnu, šī izmēra pasaulē vispār globāli, un ar lidmašīnām, kurām ir izdevīgs dzinējs.